27. oktobrī Jūrmalas slimnīcā notika starptautisks seminārs transnazāla endoskopija – droša un nesāpīga endoskopija. Pirmo reizi Baltijas valstīs tika demonstrēta inovatīva pieeja jau labi zināmam gastroskopiskajam izmeklējumam, tautā joprojām sauktajam kobras izmeklējumam. Baltijas valstu mērogā ar šo progresīvo diagnostikas un ārstniecības metodi gan teorētiski, gan praktiski iepazīstināja šīs tehnoloģijas speciālisti no Japānas. Mēs esam priecīgi prezentēt šeit šo jauno metodi – transnazālo endoskopiju, lai mazāk būtu pacientam un ērtāk būtu ārstam, kāpēc to vajadzēja. Metode ir attīstījusies un aizsākusies Japānā. Tagad tā izplatās pa pasauli. Eiropā, Āzijā esam pārliecināti, ka tā ir ļoti veiksmīga metode. And nowadays it's spread all over the world, means as the doctor mentioned, in Europe, in Asia like Korea. So it is, I think we are very confident that it's very successful method. Transnazālā gastroskopiskā izmeklēšana ievērojami atšķiras no endoskopiskajiem izmeklējumiem, kas šobrīd ir pieejami pasaulē. Pirmkārt, izmeklēšana tiek veikta caur degunu dobumu, otrkārt tiek izmantots daudz tievāks un elastīgāks gastroskops. Galvenokārt šī metode ir ērta pacientam ar to, ka viņam ir minimāls nepatīkams izjūtas, jo ievadot tik tievi instrumenti caur degunu, tiek veikta šī vietējā anestēzija un tiek apietas jutīgās zonas, kas ir parasti mums kaklā un uz mēles mugurējās virsmas. Pirmām kārtām var iztikt bez anestēzijas, tikai ar lokālu anestēzijas līdzekli. Otrkārt, izmeklējuma laikā pacientam ievadot izmeklējuma instrumentu caur degunu, paliek brīva mute, līdz ar to viņš izmeklējuma laikā var kontaktēt ar ārstu, izstāstīt savus sajūtas. Tiešām ērtāk ir gan ārstam, gan pacientam. Pacientam mazāk sāp, ārstam vieglāk veikt procedūru, jo cilvēki nevar aizrīties. Andrejs Ostaņins ir pirmais pacients Baltijā, kuram ir veikts šāds izmeklējums. Jūtos labi. Pēc kobras vienmēr sāpēja kakls, tagad gan nē. Bija interesanti vērot, kā notiek procedūra. Protams, jūtu svešķermeni vēderā, bet nav tādas sajūtas, kā bija agrāk. Transnazālā gastroskopiskā izmeklēšana bez Japānas tiek pielietota Korejā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un Lielbritānijā. Šī japāņu speciālistu viesošanās Latvijā bija lieliski iespēja praktiski apgūt pasaules pieredzi tepat pie mums mājās Jūrmalā.